Hidrolātu pagatavošanai vajadzēs palielu katlu ar vāku, šāda veida sietiņu, nelielu izmēra bļodiņu, kaltētas rožlapiņas, ūdeni un trauku, kuru gala rezultātā iepildīt. Un, protams, ledus. Lejam katlā tīru ūdeni, tālāk sietiņu, tā lai ūdeni tik daudz, lai nespiežās cauri sietiņam. Pa virsmu beram rožlapiņas, man ir kaltētas no sava dārza, pašas lasītas. Un šeit noteikti ir jābūt dabīgām rozēm. Nekādā gadījumā neiesaku izmantot veikalā pirktu rožu kaltētas lapiņas, jo tās tomēr tiek ķīmiski apstrādātas. Tāpēc skatieties, kur ir iespējams ievākt vai savās mājās vai kaimiņu mājās rozes. Pa vīdiņu liekam bļodiņu, tieši pa viducīti, jo uzliekot pa virsu vāku, redzat, jau otrādi, pa zemāko vietu, tur, kur man rok trupuļķītis, tur tecēs kondensāts tieši bļodiņā. Ja, tātad no sākumā uzliekam uz lielākas uguns, kad ūdens sāk vārīties, tad nogriežam uz vidējas un apmēram 15-20 minūtes turpinam šādu procesu. Ja nepieciešams, papildinam ar ledus gabaliņiem. Un gaidam. Jā, tātad 15-20 minūtēm tāds optimālais laiks. Un tad jau skatāmies, cik mums tur daudz ir sanācis. Tikai uzmanīgi ņemat ārā trauku, bļodiņu, jo ir karsts. Jo tur iekšā ir karsts, un tad šo gatavo ielejam iekšā kādā traukā, kurā ērti un viegli ir atdzesēt hidrolātu, un no kura pēc tam ērti būs pārliet uzglabāšanas trauciņā. Ja, tātad atdesējam ledus augstā ūdenī, un, kad ir atdzisis, pārlejam stikla traukā. Man patīk šāda veida izsmidzināmās pudeles. Un liekam leduskapī. Gatavs!